Labdien! Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Esmu spiest atkal runāt par rozi, ne to, kas dārzā, bet to, kas uz miesas, jo šodien bija tas gadījums, kad viņu ļoti grūti arī konstatēt, ja to sauc par jostas rozi, bet par jostas rozi ne tāpēc, ka viņi ir jostas vietā, bet tāpēc, ka tas izraisītais dzīvo muguras lejasdaļā, tur, ap mugurkaulu. Un ja tur tās sāpes ir, tad pēc tam arī parādās. Jostas roze var būt uz sejas, uz rokas, uz krūtīm, galvā, jebkur. Nu, tās faktiski ir pumpas, bet sāpīgas. Niez arī. Nu, un tāpēc ir jāmeklē palīdzība. Kāpēc tas zilais papīrs? Tāpēc, lai nebūtu ultralito staru. Kāpēc tas krīts? Tāpēc, lai tā vieta būtu sausa. Ja laicīgi man pazvana, 3 dienās var būt cilvēks vesels. Bet tikai jābūt paklausīgam pacientam. Kā visur, mīļie. Visur jābūt paklausīgam pacientam, visur jābūt kārtīgam cilvēkam, un tad būs arī rezultāts. Bet ļoti daudz spriež. Es to tur gribu, tas man nepatīk, un es pārstāju zāles lietot, un to atvainojiet, jūs taču neesat ārsti. Kāpēc jūs iedomājaties, ka jūs esat gudrāki par mediķiem? Bet sāpēs jau jums. Slikti jau būs jums. Nu, tāpat iet ar neklausīgiem bērniem, kas tās mammas neklaus. Nu, kas tad ir? Nu, sasit to pieri, to alkoni. Sāpēs jau tam sīcim, ne jau tai mammai. Bet droši vien, pavisam vienkārši, cilvēks diemžēl saprot tikai tad, kad viņam sāp. Nu, tāda ir cilvēka būtība. Drīzāk zvēriņi, kas nerunā, viņi taču otrais tur nekad nekāpus, kur jau vienreiz dabūjuši. Nu, tikai mazi kaķēniņi, mazi kucēniņi nevienmēr tie klausīgie. Tāpat kā bērni, tāpat kā bērni. Nu, tāda ir šī pasaule. Šī pasaule ir ļoti skaista. Un man tik ļoti patīk šis pavasars, tāpēc, ka viņš ir lēns. Katra lapiņa, kas izplaukst, smaržo. Un sevišķi 6 no rīta, un es šodien biju parastā ritmā, kā jau agrāk varēja, 2 stundas dārzā strādāju. Ar dakšu, protams. Nu, štoks blakām. Reizēm jāpieturās, lai var no dobes izkāpt vai dobē iekāpt. Bet kas tā bija par baudu? Nu, laimīgs ir tas, kuram ir dārziņš. Laimīgs ir tas, kas prot izbaudīt dabu. Arī puķpodā, arī balkonā, arī loģijā. Vienalga, kur ir tas vārds izbaudīt. Lūdzu, izbaudiet, cik skaistā valstī mēs dzīvojam, cik brīnišķīgā vietā mēs dzīvojam. Un cik ļoti mums ir paveicies, vai ne? Ata!